Apliecības saņemot, audzēknis saņem apliecinājumu par zinām meistarības pakāpe un programmas izpildes prasībām, kur nav, protams, tikai rezultāts sasniegtais. Šajā programmā ietilpst arī zināšanas, ko audzēknis iegūs ir apmeklējot sporta skolu attiecīgajā sporta veidā, daļsadošanā un hokejā. Šeit ietilpst zināšanas arī par dažādām tehniskām lietām, kas saistās ar attiecīgo sporta veidu. Tās ir zināšanas, kuras ir noderīgas audzēknim nākotnē, ikdienas dzīvē, mācot saviem bērniem, lai izvēloties profesiju treneris, apgūstot to kādā no mācību iestādēm, vai arī sabiedriskā kārtā strādājot ar bērniem, izējot attiecīgos kursus. Vienam šī apliecība noderēs arī stājoties augstskolā, nesaistoties ar sportu un nākotnes plāniem strādāt vai nu par sporta skolotāju, vai strādājot par treneri, vai sporta organizātoru, kas varētu dot zināmas plusus, sevišķi jau tiem, kas cer sporta skolā startēt budžeta vietās. Ja? Bet mums šī ir pirmā reize, kad mēs sveicam savus absolventus, kas ir beiguši vienu vai otru programmu un varbūt turpinās sporta skolā trenēties augstākā sporta meistarības grupā, jeb sporta meistarības pilnveidošanas grupā. Un šī iespēja sveikt savus absolventus mums ir radusies drīz pēc tam, kad sporta skola tika akreditēta. Sporta skola akreditēja pagājušā gadā 24. augustā, un līdz ar to mēs ieguvām šīs tiesības, un mūsu pienākums ir sveikt savus absolventus. Sporta skolas, kuras ir dibinājuši pašvaldība, ja, tā gandrīz ir vienīgā, kurā ir šie divi sporta veidi – daļsadošana un hokejs. Otra gan ir kompleksajā sporta skolā Daugavpilī, kur ir apvienot visi sporta veidi, kāda Daugavpilī agrāk atradās un kā darbojās sporta veidi 3 sporta skolās – volejbols, ja, cīņas, modernā paukošanas un tā tālāk. Tā skaitā arī hokejs un daļsadošana ir iekļaut šajā sistēmā. Vairāk sporta skolas, kur hokejs un daļsadošana būtu vien tikai, tādas vispār Latvijā nav.
sporta skolu, veltījāt tam daudz laika, tāpēc, ja stājaties kādā mācību iestādē, ņemiet līdz šo apliecību un parādiet. Tas dos jums varbūt kādu plusu punktu, lai iestātos augstskolā, lai novērtētu jūs un jūs parādītu, ko jūs esat darījuši blakus, apgūstot vispārējo, ja pamat izglītību. Es gribētu teikt paldies vecākiem par to pacietību, rūpējoties par saviem bērniem, vadājot viņus, bet sevišķi jau tad, kad viņi vēl bija pavisam mazi, tikai daži gadi, un uzsāka nodarbības vai nu hokejā vai daļslidošanā. Paldies jums! Un šo potenciālu varēs realizēt tikai tad, ja mēs varēsim atrisināt jautājumu par otru ledus laukumu un ja varēsim atrisināt jautājumu par papildus telpām, nelielu manēžu, kur ir nepieciešama pamatīgam fiziskās sagatavotības darbam. Jā. Šobrīd šī ir viena no vissmagākām problēmām un grūtākām problēmām. Mums pietrūkst telpas sausajiem treniņiem, lai audzēkņi tiktu sagatavoti fiziski labi un uz tās bāzes varētu celt meistarību gan hokejā, gan daļslidošanā, lai sasniegtu labus rezultātus. Un, protams, gandrīz es esmu par to, ka ir ļoti atsaucīgs vispār izglītojošo skolu vadības, direktori un mācību daļas, kuri uzreiz iesaistījās šajās lidot apmācības programmā, kur mēs uzsākām 2 gadus atpakaļ. Un es domāju, ka vēl 1-2 gadi, un mēs redzēsim jau krietni lielāku, teiksim, atdevu šim ieguldītajam darbam, jo varēsim atlasīt labus audzēkņus sporta skolas grupām. Tas ir viens. Otrs, protams, kad katru gadu mēs varētu ap 300 līdz 500 sākuma skolas bērnus un 1. klašu skolēnus apmācīt slidot prasmē. Tas, protams, ir ļoti svarīgi, ļoti nozīmīgi, jā, jo tas dod papildus pusotru stundu katru nedēļu bērnam pusgadu laikā 14-16 nodarbībās, jā, papildus, tātad slodzi, papildus, teiksim, norūdīšanās iespējas, apmāca viņus ne tikai slidot prasmē, bet sevi savest kārtībā, savu brīvo laiku pavadīt uz ledus laukumu, slidojot, nevis klaiņojot apkārt vai sēžot pie datoriem un sevi tātad padarot vāju un nespēcīgu. Ja. Tas, es domāju, arī ir zināms, teiksim, pluss, ko dod šī slidot apmācība un šī te programma.